Šodien ir pirmdiena, 15. jūnijas, un man draugam šodien ir dzimšanas diena. Es aizbraukšu nopirkt viņam dāvanu. Jūs visu šo redzēsiet, plus man vēl ir vakarā treniņš. Tagad taisos un dodos uz veikalu. Man vajag būs Baltika datu. Jā, es nebaidos par to, ka es stāstu par to dāvanu, tāpēc, kad šis vlogs viņam iznāks pēc tam, ka dāvana jau būs iedota, tā kā jā, es aiziešu līdz Baltika datai. Es vakardien viņiem ir pieejama tā lieta, ko es gribu nopirkt, bet es ceru, ka viņiem vēl projām viņa ir pieejama. Tā kā jā, es tagad iešu. Un jāiet, jāmeklē, jāskatās, jāpērk. Nopirku to viņiem, es parādīšu. Es gan no tā neko nesaprotu, bet jā. Karoči, es nopirku dāvanu, jā. Vāc pišķīt ārā lietas līdz, bet. Lācis mēs saburzīsies. Es no tā neko nesaprotu. Varbūt Džeki, kas skatās, sapratīs. Šis ir tas, ko man draugs gribēja. Es nezinu, kā lai to parāda, bet šādi, jā. Laikam cena jānoplaš nost. Ar cenu nedāvina. Man nav baila rādīt, tāpēc, ka viņš šo vlogu redzēs tikai pēc tam, kad tas būs iznācis. Pēc tam jau, kad tas viss būs uzdāvināts un tā tālāk. Tā kā cenu es noplēsu. Un lūk. Šādi te nopirku. Es nezinu, tas Džeks teica, kaut kāda ir atšķirība, kad ir zili taustiņi un sarkani taustiņi. Es no tā neko nesaprotu. Viņš man tur kaut ko saka, es viņam rādu bildi, man šito, un jā. Es ļoti ceru, ka viņam patiks. Es nezinu, Džeki, kas, ja skatās kādi Džeki vai kādi gameri, vai šī ir laba, vai šī nav laba. Gan jau, ka ir laba pa tādu cenu. Es te braukšu mājās, jo ir jau 2:00, un man būtu jāizdara pāris lietiņas, un tad jau jādodas uz stāli, bet tas būs ap 4, bet tagad atkal sāk līt lietas. Un es ceru, ka 4 nelīs lietas, jo es negribu izmirkt. Es esmu jau mājās, ka es jau padarīšu lietas, kas man ir vajadzīgas, un tad jau kaut kad drīz jātais. Nav drīz. Ap 4 jātais uz stāli, un tie, kas skatās From, es gribēju jums paprasīt, kādas jūs domas par jauno 4. sezonu, jo man liekas, viņa ir vienkārši, viņa kā nāk jaunas sērijas ārā, viņa paliek arvien trakāk un trakāk. Tie, kas neskatās, es ļoti iesaku noskatīties. Baigi labs seriāls, man ļoti patīk, un es katru sēriju nevaru sagaidīt, ka būs, bet, jā, šobrīd 15. datumā, kas šodien iznāk 8. sērija, un es jau nevaru sagaidīt, tāpēc, ka, tas storijas ir paliek arvien trakāks un trakāks, tā kā es ļoti iesaku, jā. Bet kādas ir jūsu domas par to seriālu, ja jūs skatāties tie, kas skatās? Es esmu gatavs treniņu. Šādi. Kaķītis guļ. Kamēr kaķītis guļ, man vispār ir viena lieta. Ja kāds grib, šī ir sviedrinīte, kuras pārdodu 10 eiro. Nezinu. Viņa derēs kādam ponijam vai maz izmēra lielajam zirgam. Izmērs ir tā one size, bet jā, ja kādam ir interese, ja kāds vēlas, tad uzrakstiet vienkārši man Instagramā DMos, pasaka, ka tu gribi to sviedrinīti sarkano sviedrinīti, tad jau sarunāsim kaut ko, kas kā, man viņa vienkārši nav vajadzīga. Tāpēc es viņu pa simbolisku cenu atdodu, varbūt tās kāds gribēs. Mums vismaz nedaudz matching būtu šodien. Es ņemšu savu šo sviedrinīti. Nedaudz līdzīgi kamerā iztā sādē, bet vismaz nedaudz līdzīgi ir ar visiem. Jā, es tagad aiziešu salikšu somu, visu paņemšu, jā, un es dodos stāli. Tā kā varbūt būs nelieli mazi klipiņi no stāļa, tāpēc, ka es jau tūlītās braucu. Ir 3:56, es skatu, man vārtāt vairs. Un jā, es braucu uz cerku lietus, es jau baigās malais mākonis nāk, bet jā. Kā tāds suns man visu laiku staigā pakaļ, to esi slapš. Zirdziņš nomazgāts, es cērā, viņam pilu. Man nav vairs burkāniņu, nav man vairāk burkāniņu. Nav man burkāniņu. Es tagad dodos mājās. Vakars, šeit arī es iespējams šodien nobeigšu, bet ir iznākusi 8. sērija From, tā kā es tagad eju skatīties, un tad jau šī diena beidzas. Tā kā šī diena beidzas ar to, ka es eju skatīties 8. sēriju From. Oh my god, es nezinu, ko ekspektot, es neko neesmu skatījusies, ne YouTube'ā nekur, ne TikTokā neko. Es speciāli neskatījos nekādus trailerus, neko. Let it be surprise. So, jā, es tagad eju un jā, skatās. Fakti ir otrdiena. Un šodienas mans pienākums ir
būtu pa šoferi palielam. Tā kā šodien nebūs varbūt daudz, ko rādīt, bet es tagad nedaudz padarbošos, un tad jau kaut kad drīz man jābrauc atpakaļ māsai, pakaļ uz treniņu. Tā kā, jā, es jau izvadāju visus. Ir tagad jau pulkstens bez 26, un es tik un tā daru darbiņus. Man ir kur. Tā kā tā šodiena būs ar to arī sastāvēs, kad es pārsvarā tikai runāju un tādas lietas. Labrīt, ir trešdiena. Šodien arī mēs darām usual, pastrādājam, arī kur abi kompīši ir vaļā. Ko es gribēju jums uzprasīt? Atstājiet komentāros, ko jūs domājat par jauno sēriju From. Jo es domāju, kamēr es šo izlaidīšu, vēl nākošā nebūs iznākusi, jo nākošā sērija iznāk 22. jūnijā. Nākošā nebūs iznākusi, jo nākošā sērija iznāk 22. jūnijā. Man liekas, jā, tur tā bija. Kā es saku, 23. jūnijas bija paredzēts vlogu izlaist pirms šī visa, bet es esmu viņu vēl montējuši kādas vēl nākošās 2 vai 3 dienas. Es ļoti atvainojos par tādu delay, bet, tā es no nākotnes. Kā es montēju šo vlogu, man visdrīzāk būs jau vēl viens vlogs, ko es filmēju un ko es jau montēju. Un šis viss ir crazy, lai kontentu jums laistu ārā, un šis ir ļoti daudz, bet paldies, ka esat pacietīgi. Kaut kad būs jau. Man liekas, jā, tur tā bija rakstīts. Un tā kā, kādas ir jūsu domas par šo sezonu un par pēdējām sērijām, un kuras sērija jums likās, tā kā tie, kas skatās, kuras sērija jums likās tāda, kur jūs vienkārši sēžat un nesaprotat, kas vienkārši notiek, jo atstāju komentārus, man būs interesanti palasīt. Tēns plāns pārsvarā ir tāds pats kā vakardien. Es vienkārši strādāju, neko īsti nedaru, tāpēc šīs 2 dieniņas būs tādas bišķi lēnākas un tādas bišķi garlaicīgākas, varbūt tās tā kā. Labrīt, ir ceturtdiena. Šodien mums laika apstākļi tā kā Itālijā, kā jūs redzat, es filmēju šodien ārā, tāpēc, kad ir foršs saulīt spīd, ir silti, beidzot. Visu nedēļu bija tik augsts lietus, ja beidzot mums ir vasara. Priecājamies, un tagad es nedaudz pastrādāšu, un tad vēlāk, jo man ir kaut kādā brītiņā jāizbrauc ir uz veikalu burkāniem pakaļ zirgiem, un man ir treniņš, bet vēl es nezinu, vai 4 vai 7. Šodien arī būsiet stāli ar mani. Es tikko atbraucu un izskatās, ka man zirgs jau ir sasadlots, kur viņš ir stāv sasadlots, jā. Tā, bet izskatās arī kā ārā nedaudz smidzina, tāpēc, ka man te braucot pa ceļam ir pilītes, kur uz. Es neredzat, bet, karāč, bet šeit izskatās, jā, ka varbūt būs lieta. Mēs jājam. Es jāju drīzāk. Mēs esam pieksuši. Reku, Luīzi jau pabeidz. Bet es vēl atsoļojos. Sanāca 2 stundu treniņš šoreiz. Ir burkānu time. Katru reizi pēc treniņa, vai ne? Jā, kod? Kod es tev visu nedošu. Tā mācis apēdi. Pasties tev visu izbir no mutas ārā. Stāv un gaida vēl burkānus. Man nav vairāk. Visu apēdi. Ej, padzeries, esi brīvs. Man nav vairāk, tu jau visu apēdi. Visu burkānus papēdi jau, jā. Jā, šobrīd ir pulkstens 10, un es braucu mājās. Jā, laiks gan sabojājās. Rīt bija tik forši, tagad ir tāds trūms viss ārā, bet jā, es dodos mājās, un šī dieniņa būs jau beigusies. Lielais burkānu ēdājs ir izlaists. Īstenībā šis pat ir foršāks laiks nekā, ka ir milzīgs karstums. Vismaz tad nav, tad var labāk padarīt lietas, tāpēc, ka nav tik karsti. Bet, jā, man vēl vienas meitenes no nometnes teica, ka redzēja manus vlogus forši, kad es kaut ko filmējusi esat. Forši, paldies, ja jūs šo redzat, tad čau jums, jūs zināt, kas jūs esat. Es jūs nepazīstu, bet jūs mani pazīstat, tas ir forši. Bet, jā, es tagad braukšu mājās. Es esmu nomazgājusies un teikt aiziet ir paēst, ir reāli 10:30. Un es tikai tagad eju ēst savas vakariņas, nekas. Tā aiziešu paēst un tad jau pačilošu un tūlīt jau gulēt jāiet. Tāda ir tā jātnieka dzīve, kad dažreiz treniņi iekavējas uz 2 stundām. Ļoti vēli mājās, bet šodien, es nezinu, vai es minēju, bet uz naktas laiku drīzāk automētu rītausmas rituālu. Tā kā Tukumā, jā, mēs braucam uz Tukumu, uz rītausmas rituālu, tā kā to arī jūs redzēsiet, un es jau, man liekas, lēnām sāku montēt šo vlogu savādāk. Tas viss ievilksies tik ilgi, ka es pēc tam nezināšu, kur likties ar to visu. Būs tik daudz visu kaut kas, ka būs pilna atmiņa un...
Reps. Tautas veidu reps. Es gaidu. Bet saules jau. Tātad es ceru, ka tev patika šis video. Kā jau tu redzēji, mums atpakaļ ceļš bija ļoti amazing skatiem. Un, tiešām ļoti amazing, ļoti baudāmi skati. Un nākamie vlogi beidzot man ir laiks. Tagad es arī sākšu vairāk taisīt lietas. Un, es ļoti ceru, ka tev patika. Ja patika, tu zini, jau spiež laiciņu. Un tad jau tiekamies nākošajā video. Ak, Dievs, šis jau ir 3. video. Tad jau tiekamies tūlīt 4. video. Bet, čaviņās!